Iepazīstieties ar dabas brīnišķīgā skatu un karalienes Maksimas svarīgo iniciatīvu pārtika otpadības novēršanā. Noskatieties šo video, lai iegūtu iedvesmu un jaunus viedokļus. Skaists ziedu lauks izpētas acīm, krāšņi ziedi, ko saules siltums ir izrotājis, vedot krāsu simfoniju, kas iepriecina acu un sirdi ar savu krāšņumu. Tumša debesis ar miljoniem mirdzošu zvaigžņu atveras skatītājiem, liekot justies mazam un patīkamam starp bezgalības un kosmiskās harmonijas dziļumiem. Austro gaisā peld spožs saulētas zeltīgs mirdzums, kas pakāpeniski izgaismo zemeslapa, atklājot slēptas krāsas un noslēpumainu skaistumu. Migla nosēdz upes mālo, radot noslēpumainu un mistisku skatu, atspīdīgu ūdeņu virsmas smaržas un atstājot iespaidu par dabas pārējas laikā. Lielisks kalns paceļas debesu virzienā, ar sniega visotnēm, kas atspīd saules gaismā, liekot justies maziem un abrīnot dabas spēku un izturību. Skaista, smaidīga Nīderlandes karaliene Maksimā atver pārtikas otpadības novēršanas nedēļu, apliecina savu atbalstu sarunā ar citām dāmām un pievērš uzmanību šai svarīgajai problēmai. Karaliene Maksimā, pievērsies pārtikas otpadības novēršanas nedēļas atklāšanai, apmeklē Rotterdamas Osters celde, kur skatītāji vēro viņas aktīvu dalību svarīgā pasākumā.